te Hips un Salvis Mētra. Viesiem Justovičs, Steinbergs, Šuļauskas, tagad met tālmetienu un trāpa. Zaudēts, bet kas, manuprāt, vēl svarīgāk ir 7 pēc kārtas. Jāskait tomēr kopā ar visas sacensības. Turpinās tālmetienu sacensības. Visas 3 tālmetienas reizēs tieši Šuļauskas. Pēc tam labs doubles centrā, vēl viens tālmetiens Jelgavai. Justovičs no tālās distances. Tieši vajadzēja nākt, atbalstīt. Vajadzēja nākt, jā. Bet varbūt viņi kaut kā respektē tevi un sabijušies no tevis. 2 punkti ar sodu. Solīt uz priekšu un nākošu gadu jau mēs savādāk izvērtēsim viņu pirms spēles izredzes. Un nu jau jāatgriežās Jelgavniekiem aizsardzībā, ko viņi neizdara laicīgi. Kārtējais transition uzbrukums par spēlētāju, kas var ļoti labi nopostēt. Un tāpēc jāpaļaujās bieži vien uz veiksmēm no perimetra. Šuļauskas no tālās distances. 4. precīzais tālmetiens lietuviešu aizsargam. Ļaunieks atspēlētāju pozīcijā turpinās šī zona Baronam. Tālmetiens Pļauniekam. Numur 8 Jelgavai pirmajā ceturdaļā. Paldies! Un uzredzēšanās +3 Jelgavai. Fantastiski met Reječs vies šajā ciņā, bet Baroni tanko! Un tos viņš arī mētiecīgi ir pieaudzējis, jau spēlējot Valmieras komandā iepriekšējās 2 sezonās. Atkal lieliski izspēle un kārtējais brīvais danks šīs dienas spēlēmā. Savukārt tiem maziņiem nekas cits neatliek kā mēs trīnīši. Maziņiem nekas cits neatliek kā mēs trīnīši. Šo sezonu 5 tālmetieni, viņam 15 punktu, komandai 40. Pārtverta bumba, varbūt vēl viens tālmetiens. Lieliski piespēle, 2 punkti ar sodu un Jelgava panāk neizšķirtu. Puslaika beigām Gludītim jāsāk domāt par uzbrukumu. 4 sekundes vēl izdarīt metienu. Šuļauskas tālmetiens. Un vēlreiz precīzs ir lietuvietis. Jau 6. precīzais trejets šīs dienas mačā. Labā aizsardzībā strādā Steinbergs 1 pret 1, bet beigās. Tā bija arī pirmajā puslaikā. Tas netraucēja viņiem beigās atrasties vadībā. Labā aizsardzība! 3 punktu pārsvars Jelgavai. Tagad +5 šķiet būs Baroniem pēc šī kalīsta. Nu jau pirms gadiem 10 šķiet. Bloķēts metiens. Hips lielisks aizsardzībā. Kolimons piespēlē un Kristaps Gludītis dodās pretuzbrukumā, bet Kolimons savu kļūdu izlabo ātrais pretuzbrukums Baroniem. Beidzās ar 2 punktiem ar sodu un Baronam +9. Tur redzēja savādāk mazliet epizodu. Lieliski izspēle un trieciens grozā no augšas. Lieliski viņi šodien spēlē otrajā puslaikā. Laba zonas piespēle un Hips. Barons uzbrukums. 9 punktus turklāt vairāk nekā 16 minūtēs. Laba piespēle no Salvis Mētras un Hips. Uzdevumiem atlikušajā laikā pārtvērt bumbu Jelgavai. Agris Šavars ieskrējies. Šeit kā kas pats varēja mest, bet šeit ļoti meistarīgi nospēlē Kristaps Pļaunieks. Jāspēlē pamatlaikā. Spēle vēl ir dzīva. Kristaps Gludītis. Tālmetiens lēcienā. Precīzi! Pacietīgi jāspēlē aizsardzībā. Alsai tālmetiens. Uzbrukuma laiks iet uz beigām. Pēdējā sekundē Alsais paspēja izmest un ir precīzs un iespējams pieliek punktu šīs dienas mačā.